Šajā zālē es piedzīvoju vienu no vissatraucošākajiem un neaizmirstamākajiem notikumiem manā dzīvē. Es sēdēju tur pirmajā vai otrajā rindā, tas notika rīta dievkalpojumā, un mūsu bijušais sludinātājs Lī Vendens runāja par Salamana dzīvi. Un viņš minēja to gadījumu, kad Jēzus teica Salamanam: jautā man visu, ko tu gribi, un es tev to došu. Un sludinātājs Lī paskatījās uz mums un teica: ja jūs varētu lūgt Dievam jebko, ko jūs lūgtu? Un piepeši sev pašam par lielu pārsteigumu, es izplūdu asarās. Vispār es nemēdzu bieži raudāt, bet es raudāju. Un ja es tajā brīdī neatrastos starp cilvēkiem, es iespējams būtu raudājis skaļi. Un es sapratu, kāpēc es raudu. Es biju ārkārtīgi noraizējies par savu garīgo dzīvi, jo daudz, kas manā dzīvē nebija kārtībā. Tas, ko māca Bībele, un tas, ko es pats sludinu, tā nebija manis pašpersonīgā pieredze. Bērnībā es mēdzu dzīvot nemitīgās bailēs, jo man bija ļoti agresīvs tēvs. Tāpēc lielu daļu savas dzīves esmu pavadījis mērenā depresijā. Un pēc tam, kad mani vecāki izšķīrās, man bija 14 gadu, un aizbrauca katrs uz savu valsts pusi, es guvu patvērumu, skatoties filmas, jo ikreiz, kad nejūtamies labi, mums gribas meklēt kādu mierinājumu. Un manas bailes un depresija lika man meklēt mierinājumu televīzijas skatīšanā. Un tā es kļuvu nopietni atkarīgs no televīzijas, meklējot mierinājumu, mēģinot kaut kā tikt pāri savām bailēm un depresijai. Tā rītā es biju satriekts un sēdēju un raudāju, jo zināju, cik ļoti Dievs mani mīl, un es gribēju atbildēt viņa mīlestībai, bet es to nespēju. Mēs ar Diānu daudz par to runājam, bet arī tev nebija viegla dzīve, vai ne? Nē, nepavisam nebija, lai gan es ļoti centos. Tu ļoti centies, mēs abi ļoti centāmies. Jā, es ļoti centos atbrīvoties no dusmām un lamu vārdiem, kas nāca man prātā. Es par to lūdzu, lai Dievs atņem šīs lietas. Tas nedarbojās, nekas nenotika. Vai ar dusmām un lādēšanos tu sadzīvoji jau ilgu laiku? Mans tēvs bija alkoholiķis, un viņš bija ļoti agresīvs, visu laiku lādējās. Tā kā es to iemācījos no viņa, un to arī ienes mūsu laulībā. Un tas nepavisam nenāk labi laulībai, un nemaz nav labi, ja sludinātāja sieva mēdz lādēties. Es jau to nedarīju pārāk bieži. Un tas nenāk arī par labu tavam skolotājas amatam, lietot lamu vārdus, jo Diāna bija skolotāja 2. klasītē draudzes skolā 17 gadus, bet mēs abi ļoti centāmies, katrs atsevišķi, dzīvojot katrs savu privāto garīgo dzīvi un viens ar otru daudz tanī nedaloties. Bet tā ir kāda cita tēma, par ko mēs runāsim vēlāk. Bet mēs bijām ļoti reliģiozi un iesaistīti draudzes dzīvē, smagi pūlēdamies, bet nekas nesanāca. Tagad es gribētu mazliet parunāt ar jums, kāpēc nesanāca. Es varu jums atzīties, ka mēs tikai pirms 5 gadiem sapratām, kāpēc tas nedarbojās. Bet tas ir ļoti skaidri pateikts Bībelē, un es par to vienmēr esmu lasījis, bet es to nekad neesmu saredzējis. Mēs bijām kā tie, par ko Jēzus saka, ka tie redz un dzird, bet patiesībā ir akli un kurli. Bībele mums stāsta par 2 dzīvēm, un tā lieto 2 dažādus veidus, lai apzīmētu šīs dzīves. Ecihēla 11. nodaļas 19. pantā un 36. nodaļas 26. un 27. pantā ir 2 gandrīz identiski teksti, kur ir sacīts: es tev došu jaunu sirdi un likšu jaunu garu tavās krūtīs. Es izņemšu tavu akmens sirdi un došu tev miesas sirdi. Es likšu tevī savu garu, lai tevi vadītu, lai tu staigātu manos likumos. Jaunā derībā vēstulē Efeziešiem 4. nodaļa 22. 24. pants mēs lasām: līdz ar agrākās dzīvesveidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilc iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un garā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Un ir arī vēl daudzas citas vietas rakstos, kur skaidri ir uzrādītas šīs 2 veidu dzīves, kas ir tik neaptverami atšķirīgas savā būtībā.
Ielūkosimies vēstulē Galatiešiem, lai redzētu, cik tās tiešām ir atšķirīgas. Uzšķirsim Bībelē Galatiešiem 5. nodaļas 16. 17. pants, jo tā ir iespējams viena no vislabāk paskaidrojušām raksturvietām, kas raksturo vecās dzīves stāvokli un jaunās dzīves stāvokli. Un tā, Galatiešiem 5. nodaļa 16. 17. pants, te ir lietoti citi vārdi, bet doma ir tā pati. Bet es jums saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Jo miesas tieksme ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Vai jums tas neliekas kaut kas pazīstams? Bet 19. pantā mēs varam lasīt sarakstu ar lietām, kas nāk no vecās dzīves. Un tur jūs atradīsiet daudz dažādus kārību izraisītus grēkus, rakstura kroplības un šo indīgo reliģiozitāti arī. Lasām 19. pantā. Bet zinām ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, burvība, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, nesaticība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas. Tā neko saraksts, vai ne? Šīs lietas nāk no vecās dabas. Un tad seko pazīstamā raksturvieta 22. pantā. Bet gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Šīs īpašības ir tik pretējas kā divas dažādas pasaules. Bet ir kaut kas, ko sapratu tikai pirms dažiem gadiem, ka vecā dzīve vienkārši nespēja radīt jaunās dzīves augļus. Jūs zinat, ka mežābele ir un paliek mežābele. Un neatkarīgi no tā, cik ļoti jūs to kopsiet un mēslosiet, tā nesāks ražot garšīgus augļus. Vai jūs tam piekrītat? Un vēl. Tā nepārstās ražot mežābolus. Un tā lielā kļūda, ko mēs ar Diānu pieļāvām, bija tā, ka mēs mēģinājām veco dzīvi sev, dzīvot kā Jēzus, bet tas nav iespējams. Romiešiem 8. nodaļa 7.8. pants saka, miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva likumam, jo tā to nespēja. Tie, kurus vada grēcīgā daba, nevar patikt Dievam. Un gan mana, gan Diānas grēcīgā daba bija pilna dzīvības. Un mēs mēģinājām dzīvot kristieša dzīvi, kamēr grēcīgajai dabai bija dominējošais spēks mūsu dzīvē. Bet mēs to nesapratām un nezinājām. Un mēs nesapratām, ka mums ir vajadzīga jauna dzīve. Mēs kaut ko nojautām, bet mēs to neizpratām. Jēzus sarunā ar Nikodēmu, ko mēs atrodam rakstos, mēģināja tik ļoti uzsvērt to, cik absolūti atšķirīgas ir šīs divas dzīves, ka viņš 3 reizes šajā tekstā Nikodēmam teica, tev jāpiedzimst no jauna. Es zinu, ka dažiem kristiešiem nepatīk šis termins jaunpiedzimšana, bet to ievies Jēzus. Jēzus ar to būtībā pasaka. Tev jābūt jaunam cilvēkam, tev vajadzīgi jauni gēni, jauns DNS. Ja jums būtu citi vecāki, kā jums šķiet, vai jūs būtu savādāki, vai jūs izskatītos citādāk? Es dažreiz domāju, cik labi būtu, ja mani vecāki būtu bijuši garāki. Lai gan viens no maniem brāļiem izaug 1,90 m, taču es nezinu, no kurienes viņam tas ir. Redziet, tā ir ļoti radikāla metafora. Jēzus saka, redzi, tas, ko tu esi mantojis no Ādama, tas, ar ko tu esi piedzimis, kā Dāvids saka 51. psalmā,
Redz, vainas apziņā esmu dzemdināts un grēkos māte man ieņēmusi. Tas, ko tu esi mantojis no Ādama, garīgais DNS, garīgie gēni, ir tik deformēti, tik traumēti, ka tevi ir jāveido no jauna. Tev ir vajadzīgi jauni gēni, lai atgrieztos pie Jēzus līdzības. Tas tev ir vajadzīgs. Pāvils to aino citā līdzībā Filipiešiem 2. nodaļa 5. līdz 7. pantam, kur teikts, ka tev ir vajadzīgs Jēzus prāts. Jēzum bija dievišķā daba, viņš bija Dievs. Viņš iztukšoja sevi un pieņēma cilvēka dabu. Viņš samainījās ar dzīvēm. Un tas arī tev ir jādara, saka Pāvils. Tev ir vajadzīgs Jēzus prāts, jeb tev ir jāizmaina sava vecā daba, sava dzīve pret Kristus dzīvi. Bet kā lai to izdara? Tas ir interesants jautājums. Šī semināra laikā jūs dzirdēsiet daudzus dažādus bībeliskus principus un stāstus no manas sievas Diānas un manas dzīves. Jūs dzirdēsiet, kā mēs stāstam par saviem grēkiem. Jums taču patīk, kad cilvēks stāsta par saviem grēkiem, vai ne? Un mēs daudz runāsim par palīglīdzekļiem, kas ir palīdzējuši veikt daudzas izmaiņas mūsu dzīvē. Diāna ir bijusi ļoti laba sieva manā sludinātāja kalpošanas darbā. Bieži, kad mēs atgriezāmies mājās no baznīcas, viņa teica: nu jā, tu mums stāstīji, kas mums jādara, bet tu nepateici, kā to izdarīt. Mums ļoti labi izdodas stāstīt, kas jādara, bet ne tik labi, kā to izdarīt. Un lekcijas beigās mēs līdzdalīsim jums dažus ļoti specifiskus līdzekļus. Bet vispirms es vēlos jums pateikt, kam jānotiek, kas jums jādara, un tas ir, jums jānomirst. Līdz ar Kristu esmu krustā sists. Bet nu, nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik ilgi tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Viena no vislielākajām kļūdām, ko pieļauj kristiešu draudzes, manuprāt, ir tā, ka mēs runājam par krustu, to attiecinot tikai uz Kristus nāvi. Bet raksti mums skaidri parāda, mums ir jābūt ar Jēzu pie krusta. Mēs esam vajadzīgi viņam. Mēs viņam esam vajadzīgi. Lūkas 9. nodaļā 23. pantā Jēzus saka: ik viens, kurš grib man sekot, lai aizliedz pats sevi un ņem savu krustu. Kas notika pie šiem krustiem? Cilvēki mira. Ņem savu krustu katru dienu. Tas man šķiet vienreizējs pasākums. Ņem savu krustu ikdienas un seko man. Bībeles aicinājums un pavēle mums ir: ja tu vēlies jaunu dzīvi, dzīvi Kristū, tad dzīvei sev ir jāmirst. Bet dzīve sev ir gatava uz visu, tikai nemirt. Mums ir pieejama neaptverama palīdzība, lai palīdzētu cilvēkiem nemirt fiziski. Un visos laikos ir ziedots neskaitāms daudzums naudas un pētījumu un daudz kas cits, lai tikai aizkavētu cilvēku miršanu. Bet tas viss nav nekas salīdzinājumā ar cilvēka centieniem saglabāt dzīvu savu es. Un mēs ar Diānu pieļāvām kļūdu. Tā vietā, lai mirtu sev, mēs likām savam es cīnīties vēl smagāk. Laikam tas no valodnieku viedokļa skanēs briesmīgi, bet mēģiniet sadzīvot ar to. Klausieties. Tā vietā, lai vairāk censtos, mums jākļūst vairāk mirušiem. Mums jābeidz pūlēties smagāk, bet vairāk jākoncentrējas uz kļūšanu mirušākiem. Un tas jau ir kaut kas varens. Tas ir radījis abrīnojams izmaiņas arī manī un Diānā, kopš mēs to sapratām. Un kas tad notiek? Pēc tam, kad es nomirs, kas notiek tālāk? Tu tiec augšām celts, un tā ir svētlaime. Efeziešiem 1. nodaļa 19. 20. pants Pāvils saka par brīnišķīgu lūgšanu par dažiem svētajiem. Un šīs lūgšanas beigās viņš teica, ka vēlētos, lai viņiem būtu tas pats spēks, kas uzcēla Jēzu no miroņiem. Tas bija daudz varenāks spēks nekā tas, kas uzmodināja Lācaru no miroņiem. Jo Lācars nomira vienkārši no fiziskas slimības. Jēzus nomira mūsu grēku dēļ. Un Pāvils saka, es gribu, lai jums ir augšām celšanās spēks, to es lūdzu par jums. Slimnīcās cilvēkiem, kam ir ilgstošas slimības un kas ir tuvu nāvei, bet joprojām dzīvi, vai viņiem ir vajadzīgs augšām celšanās spēks? Nē. Kas tad viņiem ir vajadzīgs?
Viņiem ir vajadzīgs dziedināšanas spēks, bet kad viņiem būs vajadzīgs augšām celšanās spēks? Tad, kad viņi būs miruši. Augšām celšanās spēks ir vajadzīgs un parādās tikai tad, kad saskaramies ar nāvi. Tātad augšām celšanās spēks nāk tikai pār tiem, kas ir miruši. Pār tiem, kas ir miruši paši sev. Un tas ir pavisam cits virziens. Koncentrēšanās uz nodošanos un iešana pie krusta, kur Kristus nonāvējis sevi, nevis palikt dzīvam paša es un cenšoties un pūloties arvien smagāk un smagāk. Augšām celšanās spēks nāk tikai pār mirušiem, pār tiem, kas miruši sev. Tāpēc es pateikšu to vēlreiz. Tā vietā, lai pūlētos smagāk, mums jākļūt mirušākiem. Mēs ar Diānu gribētu nedaudz parunāt par šo svētlaimi un pastāstīt kādu labu vēsti par to, kas notika, kad mēs to iemācījāmies. Mēs tikko esam sasnieguši pensijas vecumu un esam dzīves liecības aforismam, kas saka, ka nevar iemācīt vecam sunim jaunus trikus. Nevar ciest, ka viņš tā saka. Tāpēc, ka tu nedomā, ka esi veca, viss ir relatīvs. Mēs esam pietiekoši veci, lai ietu pensijā. Kad mēs to iemācījāmies, Dievs pārvērta mūsu dzīvi no agonijas svētlaimē, no miroņa dzīves uz augšām celšanās spēku tikai pirms kādiem 4-5 gadiem. Kā jau es teicu, man piemita dusmas, un es mēdzu lādēties savā prātā. Un kādu dienu es sarunājos ar savu draudzeni no baznīcas, un viņa teica, ka viņi spēj dusmoties par katru sīkumu. Un parasti es būtu teikusi, es tev ļoti labi saprotu. Bet pirms dažiem mēnešiem es biju pārstājusi censties. Mēs bijām piekusuši no cenšanās. Jā, piekusuši no cenšanās un nolēmuši padoties, nodot sevi Kristum, kas būs. Tas izklausās ļoti vienkārši, bet patiesībā tas ir specifisks nodošanās process, kam viņi gāja cauri, par ko mēs runāsim vēlāk. Es vairs necentos, es biju pārstājusi centies, un tanī brīdī, kad man draudzene to pateica, es atskārtu, ka es vairs nedusmojos. Un tas man pat nedaudz izbrīnīja, un es nezināju, kā atbildēt. Es arī biju ievērojis, ka Diāna daudz mazāk dusmojas, un jūs zinat, kā saka, ja lieta nav salūzusi, nelabo to, tāpēc es tikai klusībā izbaudīju to un neko neteicu. Tā es aizgāju mājās un viņam to pateicu, jo man tas tik ļoti pārsteidza. Toreiz tu vadīji kādu svētrunu ciklu. Jā, es vadīju svētrunu ciklu par Jēkaba vēstuli, un taisni gatavojos runāt par rakstu vietu Jēkaba vēstulē, 1. nodaļa, 19. 20. pāns, kur teikts: Ziniet, mani mīļie brāļi, ik viens cilvēks, lai ir čakls klausīties, kūtrs runāt un kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Un es klausījos, ko man Diāna saka, un es momentāni sapratu, tā varētu būt laba piezīme šai svētrunai, bet es zināju, ka viņa pati to nekad negribētu stāstīt. Vai jūs jebkad esat agrāk redzējuši mani šeit priekšā kopā ar viņu manas kalpošanas laikā? Vienīgā reize, kad viņš šeit uznāca, bija, kad visus iepazīstināja ar mūsu ģimeni, bet citādi nemaz nedomā. Viņi labprāt runā ar otrklasniekiem, bet ne ar jums visiem. Tādēļ tas ir tāds kā jaunās dzīves brīnums, ka viņi ir šeit kopā ar mani, un es zināju, ka viņi mani noraidīs, bet es tomēr teicu, tava liecība būtu ļoti noderīga manai svētrunai, bet es zināju, viņa teiks, nemaz neceri, bet viņa? Es nezinu, kāpēc, bet es atbildēju, ko tu gribi, lai es saku. Un tad, kad es atguvos no pārsteiguma ģīboņa, jā, viņa tomēr liecināja un dara to pat līdz šim brīdim. Un pats interesantākais visā šajā lietā ir tas, ka tad, kad viss tas notika, tad viņi vairs nemaz necīnījās ar savām dusmām vai kā tam līdzīgi. Un kas notika ar taviem lamu vārdiem? Es biju ļoti pārsteigta, ka šie lamu vārdi man pat vairs nenāca prātā. Un es vienkārši slavēju Dievu par to, jo tas ir briesmīgi, ka tev galvā visu laiku gribas lādēties. Redziet, līķi nespēja lamāties. Es zinu, ka tas izklausās nedaudz pārspīlēti. Bet tad, kad tu esi miris, tu esi miris. Kāds mans draugs mēdza jokot, kā ar dzīvajiem upuriem problēma ir tāda, ka tie mēdz aizmukt no altāra.
Bet fakts ir tāds, ka jaunā dzīvē Kristū, īpaši nesenāk lamāšanās. Mēs runājam par sirds pārveidošanu. Mēs ar Diānu gadiem vienkārši centāmies un pūlējāmies. Mans brālis kopā ar sievu nesen lasīja grāmatu Dvēseles radīšana, un viņi man e-pastā atsūtīja kādu citātu no tās, kur pēdējā rindā ir kāds brīnišķīgs teikums. Vai tava kristieša dzīve ir darbs, kas nekad nav pabeigts, vai dzīve, kas nekad nebeidzas? Un pirms 5-6 gadiem mēs ar Diānu vienkārši darījām darbu, kas nekad nebija pabeigts, bet īstenībā tas nekad pat nebija uzsākts. Un kad mēs sapratām šo vēsti, Piepeša kristiešu ceļojums kļuva par dzīvi, kas nekad nebeidzas. Nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Mēs esam grūtsirdīgi. Jeb citiem vārdiem sakot, nāciet pie manis visi, kas esat reliģiski pārguruši. Un es gribu jūs atvieglināt. Ņemiet uz sevis manu jūgu, jo es esmu no sirds pazemīgs un lēnprātīgs. Un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Mēs pārstājām censties un sākām nodoties, un Piepeši mūsos sāka darboties augšām celšanās spēks ļoti īpašā veidā. Mums būtu ļoti daudz ko stāstīt par mūsu laulību un kā tā ir mainījusies. Es gadiem dzīvoju tādā stāvoklī, tādās bailēs, ka no rītiem pamostoties man burtiski gribējās pārvilkt segu pār galvu un necelties augšā. Es gadu desmitiem dzīvoju tādās bailēs un depresijā, ka man kauns atzīties, bet strādājot par sludinātāju šajā draudzē, es bieži nevarēju sagaidīt dienas beigas, kad varēšu doties mājās, lai aizbēgtu no visa televīzijā. Un visbeidzot, Dievs vienkārši ņēma un nomazgāja un dziedināja to visu tad, kad es iemācījos nodoties un nomirt savam ievainotajam es. Tā vietā, lai centos to izlabot, dziedināt un izmainīt, es piedzīvoju pavisam jaunu dzīvi. Viena no ievērojamākajām lietām, kas notika, bija tāda, redziet, viens no maniem grēkiem bija tāds, ka es nebiju pārāk līdzjūtīgs pret savu sievu, kad viņa bija slima vai jutās slikti. Jā, tāda ir tipiska vīrieša attieksme, bet man laikam nevajadzēja to teikt. Jā, bet tu tikko to izdarīji. Lai vai kā, es nebiju pārāk iejūtīgs, jo man bija jādarbojas tā kunga lietās, un es negribēju, ka šis darbs tiktu traucēts rūpējoties par viņu. Mīļi, vai ne? Nu, par laimi viņa nebija pārāk slimīga persona, jo citādi tas mums būtu sagādājis milzīgas grūtības mūsu laulības dzīvē. Viņa ir veselīga draudzenīte, atvainojiet personu. Taču nepārāk sen Diānai bija kas atgadījies ar plecu un bija vajadzīga operācija. Un kas bija pirmā lieta, ko tu iedomājies, kad pārnāci mājās, zinot, ka tev būs pleca operācija? Nu, protams, kas man ievaidos matus, kā es to izdarīšu? Un kad tuvojās šī operācija, pēc kuras viņa būs diezgan bezpalīdzīga un lempīga vairākas nedēļas, es sajūtu sevī ļoti savādu vēlēšanos. Tas notika, kad mēs jau šai ceļā bijām 2 vai 3 gadus. Es sajūtu sevī ļoti savādu vēlēšanos. Es pat ilgojos pēc tā laika, kad varēšu par viņu rūpēties. Es domāju, ka viņš ir slims. Es teicu, kas tev kaiš? Es pasaucu bērns un teicu ar tēti, ka kaut kas nav kārtībā. Un redziet, mēs te vairs nerunājam par Diānas dzīvi. Mēs runājam par Jēzus dzīvi mūsos. Un tad, kad viņai tika izdarīta šī operācija, mums bija vienas no visbrīnišķīgākajām nedēļām mūsu kopdzīvē, kad es vienkārši viņai kalpoju, pienesu ēdamo. Man tas tik ļoti patika, ka manī nebija nekādas pretestības. Paši es vienmēr pretojos izrādīt mīlestību. Kā teikts romiešiem 8:7, jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva likumam, jo tā to nespēj. Bet Kristus dzīve ir pilna enerģijas, tā mīl kalpot, mīl dot, un Kristus man iemācīja, kā nodoties un mirt savam es, lai var atklāties augšām celšanās spēks. Un mēs patiesi piedzīvojām tik aizraujošu laiku mūsu dzīvē, ka kopš tā laika darām tā visu laiku. Mūsu laulība ir izgājusi cauri kādiem 3 etapiem. Pirmie gadi bija
Mums jāpastāsta par matiem. Jā, mums ir jāpastāsta par matiem. Diana bija ļoti noraizējusies par matiem. Es sēdēju spoguļu priekšā, un viņš... Jā, mums nekas cits neatlika, jo mēs jau gribējām nopirkt parūku, bet viņai neviena nepatika. Un tad es teicu, labi, es ieveidošu tev matus. Tas bija visai uzjautrinoši. Jā, tā bija, bet es centos nesmieties. Un tā es sēdēju spoguļu priekšā, viņš veidoja manas lokas ar lokuķēm. Es neļauju viņam lietot karstās šķērs, jo jūs jau zināt, kas tad varētu notikt. Viņš izskatījās tik savādi. Es patiešām jutos savādi. Es tiešām centos nesmieties. Bet tas patiešām bija jautri. Un, kad mēs bijām beiguši, viņi ieskatījās spogulī un teica, nu labi, es varētu šādā izskatā iet iepirkties, bet uz baznīcu es neiešu. Un mēs no sirds smējāmies. Jā, tas bija brīnišķīgs laiks. Tas bija brīnišķīgs laiks. Un visa pamatā bija tas, ka mēs vienkārši pārstājām būt labāki un koncentrējāmies uz to, lai nodotu sevi pilnīgāk Dievam un būtu vairāk miruši Kristū. Viņa dzīvība sāka mūs piepildīt un plūst pāri dažādos veidos. Jums varbūt tas liksies neticami, bet es nekad nebūtu domājis, ka piedzīvošu to, ko es tagad izjūtu un piedzīvoju, pirms Jēzus būs atnācis otrais. Tik ļoti satraucoši tas ir patiešām. Vēl es gribētu jums tikai izlasīt stāstu no Maika Bukanona grāmatas Neredzamās lietas. Viņš nav pārāk pazīstams autors, bet viņam ir izdotas kādas 3 grāmatas. Viņam ir ļoti dziļas domas, un viņš brīnišķīgi tās prot izteikt vārdos. Tāpēc viņa grāmatas ir ļoti labas visādā ziņā. Viņš ir kanādietis. Es jums nolasīšu kādu patiesu stāstu. Viņš raksta, pagājušā gada februārī es aizlidoju uz Edmontonu uz 3 dienu ilgām sanāksmēm. Kā kāds teicis, Edmontona vēl nav pasaules mala, bet jūs to varat redzēt no turienes. Tā ir līdzena, patukša un sasalusi. Tā ir svētdienas pēcpusdienā, kad es ierados, temperatūra bija kādi 40 grādi zem nulles. Tas ir augstums, kas padara gaisu trausu, zemi cietu, naktis garas un tumšas kā nāve. Izej ārā un sajūti augstas sadatiņas caur drēbēm uz visu ķermeņa, tava elpa pārvēršas ledus kristāliņos un uzsalst uz tevis. Ap 1:00 naktī kāda 18 mēnešus veca meitenīte vārdā Ērika pamodās. Viņa gulēja gultā blakus savai mātei, kas turpināja gulēt. Ērika iespējams mēnessēdzīgā stāvoklī apstaigāja māju un tad kaut kādā veidā pamanījās iziet ārā caur virtuves ārdurvīm. Ar kailām kājiņām viņa gāja pa sasalušo zemi, atstājot sniegā mazus, smalkus, precīzus pēdu nospiedumus, kā zieda lapiņas, kas saspiestas starp lielas smagas grāmatas lapām. Bet mazās pēdiņas neveda tālu, 20 pēdu attālumā. No mājas mazā Ērika apgulās, saritinājās un nomira. Viņas māte pamodās agri no rīta, ap 5. Pirmais, ko viņa pamanīja, bija tas, ka Ērika bija pazudusi. Viņa sajuta meitiņas pazušanu kā sāpīgas bailes savā ķermenī. Viņa pielica kājās, izmeklēja visu māju, saucot meitiņas vārdu, tad izgāja ārā un ieraudzīja mazo pēdiņu nospiedumus sniegā, ejam uz rīņķi, it kā meklējot izēju. Un tad viņa ieraudzīja savu bērniņu. Viņa piesteidzās, pacēla Ēriku, piekļaujot sevi cieši klāt, sauca viņas vārdu, viņa ienes to mājā, ietina vilnas segās, bet Ērika bija sasalusi cieta kā porcelāns un zila kā debesis. Māte kliedza, raudāja un lūdza Dievu, Jēzu palīdzi, lūdzu neļauj manai mazulītei nomirt. Kaut kā viņai izdevās piezvanīt 911, ieradās ātrā palīdzība un aizveda viņas abas uz slimnīcu, kur gaidīja ārstu komanda. Ērika tika atzīta par mirušu, bet ārsti tomēr turpināja pūlēties. Viņi uzsāka viņas mazā, saslušā ķermenīša atdzīvināšanas procesu ar elektrošoku. Un notika kaut kas dīvains. Ērikas mazā sirsniņa noraustījās un sāka lēni pulsēt.
Pa viņas mazo ķermenīti sāk plūst siltas, sārtas asinis, pamazām piešķirot sārtu nokrāsu viņas loceklīšiem. Viņas ķermenītis kļuva mīkstāks, viņas rociņas un kājiņas atbrīvojās no stinguma stāvokļa. Viņa sāka elpot, un tad Ērika pamodās. Tā bija svētdiena. Līdz brīdim, kamēr es devos prom trešdienas rītā, Ērika bija pilnībā atlabusi. Viņa atkal bija priecīga, kustīga meitenīte, pat viņas roku un kāju pirkstiņi bija atguvuši dzīvību. Un viņas māte? Viņa no pārsteiguma atrodas nepārējošā, brīnišķīgā sapnī, bez jebkādām izredzēm atgūties. Man patīk šis salīdzinājums, jo liekas, ka mēs, kristieši, ar jauniegūto augšām celšanās spēku dzīvotu līdzīgi, nepārējošā brīnišķīgā sapnī, bez jebkādām izredzēm atgūties. Es atceros, kad kādā vakara sarunā ar studiju biedru, kurš mani atveda pie Kristus, es apmainīju dzīvi sev pret dzīvi Kristū, un es ieguvu citu identitāti, un kādu laiku no pārsteiguma atrados nepārējošā, brīnišķīgā sapnī, bez jebkādām izredzēm atgūties. Bet es atguvos, un man šķiet, ka daudz no jums arī ir atguvušies. Tas ir tāpēc, ka mēs neizprotam un nepiedzīvojam šo procesu pastāvīgi mirstot tā, lai viņa dzīvība var būt mūsos. Es iedomājos to brīdi, kad Ērikas sirds sāk no jauna pukstēt. Kopš tā brīža viss pārvērtās. Es nedomāju, ka viņas abas turpmāk dzīvos kā pasakā. Es zinu, ka Ērikas māte, tāpat kā visi vecāki, reizēm arī sadusmosies uz savu bērnu. Viņa noteikti reizēm vēlēsies kaut viņas meitiņa aiztaisītu durvis klusāk vai nomazgātu savu šķīvi pēc pusdienām un tam līdzīgi. Bet es šaubos, vai viņi jebkad noskūpstot Ēriku uz nakti, spēs nedomāt par notikušo. Es esmu pārliecināts, ka ikreiz, kad viņi vēros Ēriku, kā viņa pieaug un attīstās, viņas sirdsais prieka un sajosmas notrīsēs. Es iedomājos, kā viņas abas, māte un meita, vienmēr jutīsies īpaši. Ērika uzaugs dzirdot šo stāstu atkal un atkal. Tu nomiri, bet atkal kļuvi dzīva. Viņas māte to visu atcerēsies noglabādama dziļi sirdī. Pat tad, kad vecums viņu liekas un ievilks grumbas sejā un atmiņas noēdīs līdz kaulam, tad tas kauls būs šī vienīgā lieta, tīra un neaizmirstama. Tu nomiri, man mazo meitiņu, bet tagad tu esi dzīva. Tas būs daudz kas vairāk nekā tikai daļa no viņu apziņas. Tas būs pats pamats viņu apziņai. Ērika ir augšām cēlusies. Un savādi, bet satriecoši ir tas, kā arī tu tāds esi. Vai tu tam tici? Atkal un atkal, dzirdot stāstu par to, ka tu biji miris un tagad esi dzīvs, tam ir jāizmaina visu tavu dzīvi. Tam ir jākļūst tavas identitātes pamatu. Tu vairs neesi tas pats cilvēks, kas kādreiz dzīvoja tavā ķermenī. Tagad un uz visiem laikiem tu esi jauns radījums. Pāvils raksta, tu biji miris, un tava dzīvība tagad ir apslēpta Kristū. Kristieši ir staigājoši miroņi. Mēs mirstam ar Jēzu, ieejot viņa glābjošajā nāvē, kur tiek likvidēts viss grēks, kas mūs pazudināja, un tagad viņš mūs uzmodina jaunai dzīvei. Mēs jau tagad staigājam augšām cēlušies. Kristieši nav cilvēki, kas kādu dienu tiks augšām celti, bet mēs jau tagad staigājam augšām cēlušies. Mēs jau tagad esam pildīti ar to pašu svēto garu un saņēmuši to pašu spēku, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem. Tāpēc mēs dzīvojam nepārējošā, brīnišķīgā sapnī, bez izredzēm atgūties. Un tas notiek tad, kad mēs uzturam savu esi mirušā stāvoklī, lai viņa augšām celšanās spēks var nākt pār mums. Augšām celšanās spēks nāk tikai pār tiem, kas ir miruši savam esi. Kungs Jēzu, tu esi apsolījis, ka tu spēj darīt neiedomājami vairāk par to, ko mēs lūdzam vai spējam prasīt. Pateicoties tavam spēkam, kas darbojās mūsos. Mēs slavējam tevi, Kungs. Tev lai ir viss gods un pateicība Jēzu Kristu mūžīgi mūžos. Āmen.